TV skatītāji! Ar jums šodien kopā dakteris Kaganovičs un dakteris Krupholts. Tā kā saņemam informāciju, ka mūsu sižetos esot pārāk maz informācijas par medicīnas fakultātes studentiem, tādēļ mēs izdomājām iekļaut mūsu raidījumā mazu daļiņu no jums, cienījamie topošie dakteri. Šodienas raidījumā redzēsiet! Katrs pats savs laimes kalējs un aktīvi darbojoties mēs. Visi brīvie brīži tiek atveltīti mēģinājumiem un... Ko skatās? Tātad sveicināti, nu sakiet lūdzu. Labdien, jā, man tāda problēma, ka man nekas šeit dzīvē neapmierina. Pagaidiet. Es esmu ļoti nelaimīgs vispār. Un es redzu, kad smāju dziedu. Manā drauga arī. Saprotiet? Doktor? Jā. Es saprotu jūsu problēmu, apmēram. Es jums ieteiktu noskatīties mūsu nākamo sižetiņu. Lūdzu. Kursa darba ietvaros medicīnas studentam netipisku pētījumu izvēlējies veikt Artūrs Ansāns. Pētījumā tika salīdzināts laimes izjūtas līmenis starp RSU studentiem, kas darbojas laimēju institūcijās, un tiem, kas ne. Es biju sagaidījis, ieraudzīt, ka šī studentu pārstāvniecības grupa būs laimīgāka nekā kontrolas grupa, nekā studenti, kas nav ievēlēti. Tas, kas man bija pārsteigums, kad saistības kā ar smēķēšanu vai emocionālu atbalstu neapstiprinājās. Taču apstiprinājās saistība ar stresa līmeni un ar to, kā students vērtē savu aktivitāti un ar to, cik apmierināts viņš ir ar savu studijām un savu studiju vidi. Katrs pats savs laimes kalējs un aktīvi darbojoties mēs cīnāmies paši par to, ko mēs vēlamies, respektīvi mēs sasniedzam savu laimi, un laimi ir tas, kas ir tas tā kā vislabākais, ko galā iegūt. Es nedomāju, ka studentus laimīgākus padara iekļūšana šajos amatos, vai vismaz es ceru, ka tā nav. Bet es domāju, ka šajos amatos nonāk cilvēki, kas ir paši par sevi aktīvāki, optimistiskāki, laimīgāki. Vienkārši ir jāveicina šī aktivitāte, lai viņi izsakās par studiju procesu, lai viņi izsakās par studiju vidi, lai viņi izsakās par bibliotēku un maksimāli tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Lai mēs būtu laimīgāki, jo tad studenti vērstos pie mums ar savām problēmām. Manuprāt, jā. Studentu organizācijas parasti kaut ko rīko, iesaistās pasākumos. Un tādā veidā vienmēr var iespiepazīties ar daudz jauniem cilvēkiem, iegūt pieredzi un galā arī pabūt pasākumos. It kā ir savas brīvības tajās korporācijās, bet tā uzliek arī papildus pienākumus. Pētījuma rezultāti apstiprina pieņēmumu, ka aktīvie studenti ir laimīgāki. Taču aktuāls paliek jautājums, vai laime ir cēlonis vai sekas. Lūdzu, ienāciet. Apsolīties, jā. Kādas jums ir problēmas? Kaut kas ar vēdru. Ar vēdru, jā? Tūlīt paskatīsimies, ņemiet šo, jā? Pēc manas komandas tātad sāciet to ēst, jā? Tūlītās es uzlišu savu aparātiņu, jā? Tad paceliet kreklu uz augšu. Un lūdzu, tagad grabojiet. Jā, norījiet. Tak, jā. Pavisam vienkārši, lai zinātu atbildi uz jūsu problēmu, diagnozīti, mums ir jānoskatās nākamais sižets. Šīs nedēļas konkursā piedalās 4 braši vīrieši, un uzdevums ir pavisam vienkāršs. Kurš visātrāk apēdīs pilnīgi visus piparkūkus? Varam sākt? Aiziet!
kā tev ar to talantu? Nu, izdomāju. Izdomāju, jā? Paklausies. Nu. Kādā, nu? Uzsver kādu bītiņu. Baigi labs, davai vēl. Jā. Šis baigi labs. Jā, es domāju, šito nedēļas studentam Viļumam piespēlēt. Laba doma. Iepriekšējā epizodē uz sarunu aicinājām Trijānas parka Agnesi. Bet izrādās, ka tepat universitātē sastopams arī viņas grupas biedrs bundzinieks Edgars Viļums. Viņš mums pastāstīja, kā nolēmis studēt un kā apvieno studijas ar mūziku. Ieteica viena meitene studēt tieši šeit un tieši multimēdijos, un tāda bija man arī izvēle. Primārais noteikti ir mūzika, bet šobrīd ir tā, ka sanāk apvienot abus divus. Kaut kā, jo ir dienas, kad ir brīvs gan skolā, tad mēs ieplānojam mēģinājumus. Visi brīvie brīži tiek atveltīti mēģinājumiem, un tad ir kaut kādas sestdienas, svētdienas, kur ir koncerti. Es domāju, ka Edgars ir ļoti atverts un ļoti gaišs cilvēks. Patiešām ļoti aktīvs un vienmēr, man liekas, viņš teica to, ko viņš domā. Trijānas parkam šis ir īpašs gads, jo pārmaiņas pēc viņi izlēmuši nepiedalīties Eirovīzijā, bet centīsies ielausties mūzikas industrijā pavisam citā pasaules daļā. Ļoti patika būt kā viesim. Bija patīkami redzēt, kā citi uzstājās, un nebija tas ikgadējais stress vai ņemšanās ap mēģinājumiem, vēl nezinu ko. Bet mēs par to neesam, kā saka, bēdīgi, jo pēc šīs uzstāšanās mēs saņēmām ļoti daudz pozitīvus komentārus un vēstules no mūsu draugiem un atbalstītājiem. Plāni ļoti daudz. Principā mēs uzņemsim arī filmu par šo braucienu. Mēs braucam uz South by Southwest, tas ir Austinā, Teksas štatā. Pēc tam mēs braucam apakaļ New York un tad uz Toronto mūzikas festivālu. Jā, un tiks viss iemūžināts video kamerās, kur mēs pēc tam filmu noteikti ieliksim un varēs apstīties tāpat kā... Fārum cinemā. Tāpat kā mūsu Turcijas braucienu. Es gribētu satikt Ņujorkā kādu kino aktieru slānu. Viņi tā kā vienmēr tur staigā pa ielām, dzer savas kafijas no rīta. Es tā kā gribētu tā kā Rēnis Oslīgi. Principā katrs mūziķis, kas tā kā vēlās sevi tā kā mazliet virzīt ārpus Latvijas, viņam jāsaprot, ka ļoti daudz lietas notiek tieši internetu vidē. Tā mums sanāca, ka pirms kāda laika, diemžēl šīs atbildes bija negatīvas, bet šis ir tas gads, kad pasaules gals ir pārdzīvots un mēs esam akceptēti. Mums ir intensīvs mēģinājuma grafiks un, kā jūs teicat, mums par Edgaru ir lekcijas saraksts, man tās dienas, kad ir brīvs, viņam tieši ir pārpildītas un otrādāk, tāpēc ir ļoti grūti atrast tos caurumiņus, kur mēs varam visi kopā satikties, bet, lai neciest neviens ne otrs, mēs visi esam tā kā kārtīgi izplānojuši, mēģinājumus notiek, un svarīgi ir tas, ka tieši Amerikā šajās konferencēs mēs prezentēsim savu jaunāko materiālu, kas nekur nav publicēts, viņš nekur nav bijis redzams ne YouTube'ā, ne koncertos. Mēs aicinām cilvēkus iepazīties ar šo mūsu pirmo singlu, kas ir I Like, un tālāk jau pareizi ir vienkārši tāds laimes un veiksmes, moments. Runā TV novēl Agnesei Ņujorkā satikt Goslingu un veiksmi Trijānas parka piedzīvojumos. Tagad laiks konkursam. Ja vēlēs iegūt kā īpašumā biļetes uz pasākumu Latvijas labākie dejotāji. Tas notiks 8. martā. Kur? Kongresa namā. Tad tev ir jānoskatās mūsu iepriekšējā epizode un jāatrod, cik reizes abi zēni kopā ietupās. Atbildes var jāatstāt augšā, lejā, apakšā draugos, Twitterī, Facebook, kā YouTube'ā, visur, kur vien vari. Bet tagad mēs skatīsimies, vai jums patīk darīt to. Runā TV veica sociālo pētījumu, lai noskaidrotu, kā cilvēki atbild uz divdomīgiem jautājumiem. Vai jūs darat? Jā, daru. What? I didn't get it. Ko lūdzu precīzāk? What is that? Was is das? Ko tieši? Ko?
Ko tu dari? Kāds jautājums, es nesaprotu. Pastāstīj, kā tu dari to? Ko? Es to daru parasti diezgan skaļi un tādas. Ko skaļi? Kas tas? Uzreiz nesanāk, tā dažādi to izdarīt. Visādi. Es nezinu. Bet es nedaru to. Kā tu jūtos, kad esi to izdarījis? Ļoti labi. Savu veidu apmierinājumu sajūta. Great, actually, yeah. Oh! Un kāda varbūt savu jūta, kad es daru perfekti savu? Labi! Labi! Paldies par jautājumiem, mums ļoti patika parunāties ar jums, un šis ir raidījums Runā brīvi, Runā TV. Paldies! Nu, kā tev šodien darbā gāja? Bija viens iegriezies tāds nelaimīgais, tā teikt. Jā, man bija viens ar gremošanas problēmām. Bet tagad laiks tev pastrādāt, skatītāji. Neaizmirst mūs abonēt YouTube, laiko, seko Twitterī. Stāsti par mums, mamām, tētiem, kaimiņu tantēm, tirgū. Jā. Nu, paskatāmies, ko par šodien domā Stradiņš. Tā. Čau! Čāļi, ko skatās? Ko jūs skatāties? Nākat palīgā nākat. Nu, davai tev. Nu, lec virsū kā zaķiši. Pagaid, mierīgi uz riņķi vien. Lūcītis jāpaceļ. Izmetīsim kādu līkumu šito. Nu, dod man B kategorija ir. Es drīkstu pie vaņas pa 5 lāti izgāju. Nu, labi. Stumjam viņu mierīgi, lai viņu neārdās. Klausies, šitas ir no Turcijas, Aladina paklājs. Baigi mīgs, kokvilna plus bambus. Ortopēdisks, saproti. Izvisini, klausies. Mīkstinās to triecienu tai čikai. Ko viņi dara? No čāļi, kāp nost, taču smagi ir, nav smieklīgi. Nu, pāsties, šitā jau mainīs eiro pret latiem šitajā aparātā. Es nevaru pavilkt. Ir. Tagad laiks pastrādāt tev, skatītāji. Neaizmirst mūs abonēt. Facebookā, like. YouTube. Vienkārši neaizmirst. Tagad tu, draudziņ. Tagad laiks ir tev pastrādāt. Neaizmirst mūs sekot Facebookā, YouTube.